sunis. Čau, suni. Kaziņa. Ma. Dažām bija aizvērtas acis, varbūt tāpēc, ka saule, bet varbūt arī tāpēc, ka viņām patika, kā es spēlēju klavierus, un viņas ļoti izbaudīja šo priekšnesumu. Kaza īstenībā ir ļoti gudrs dzīvnieks, un kaza ir sabiedrības dāma. Nedrīkst saukt kazas par stulbu, tas ir pilnīgi atžgāni. Kaza ir ļoti, ļoti gudrs, kaza ir grācija, inteliģences pārstāve. Man nav nācies spēlēt tik neordināros apstākļos. Man bija citāds iespējas par kazām. Man likās, es ienākšu, man viss uzbruks, bet viņas tik jaukas un mīļas un grib daudz mīlestību, kā jebkurš cits dzīvnieks. Es domāju, ka Aigaram gāja tīri lieliski, ka viņš atrada kontaktu ar dzīvniekiem. Dzīvnieki uzdancoja skaisti, no vienas puses uz otru tā kā akmens ripoja, ne pa jokam. Ļoti interesants eksperiments. Sākumā man likās, ka varbūt kaut kas lustīgāks, bet es domāju, ka tomēr varbūt labāk viņiem patiktu kaut kas mierīgāks, kas liek viņām paklausīties, nevis izbiedē. Kazas arī atpazina šo mūziku, tā kā bija tīri interesanti. Viņām patika tur, kur bija tie augstākie toņi, tur viņas palēkāja. Manuprāt, kazas ir ļoti gudri dzīvnieki, un es pilnībā piekrītu saimniekam. Kazas ir viena no gudrākajiem un inteliģentākajiem dzīvniekiem. Es domāju, ka viņas novērtēja Šūmani. Viņam patika Šūmanis. Klausījās, jā. Īstenībā patika, bet viņas jau pateica priekšā, ka vajag kaut ko nedaudz jautrāku. Slaukšanas procesā kaut ko lēnīgāku, kaut ko tīkamāku, bet mēs kādreiz arī uzspēlējam kaut ko arī jestrāku. Bet ikdienā, teiksim, jā, kazām patīk tāda jautrība. Es sen nebiju bijusi ārpus Rīgas, un šeit ir ļoti jauka saimniecība, ļoti labi audzinātas kazas. Laikam pirmo reizi es spēlēju kazām. Wow! Tā bija ļoti patīkama revolūcija priekš kazām, mūzikas revolūcija. Viņas tur ne tikai spriņģoja un dancoja, bija iegājuši kapitāla azartā. Paldies! Miltu smalu vīdelēju kundziņi mans, miltu smalu vīdelēju kundziņi mans.